Nu ko, parunāsim šodien par līmeņrāžiem. Kas tas līmeņrādes tāds ir? Nu, laikam jau tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas tiek izmantots praktiski jebkurā būvniecības objektā. Bet ja mums līmeņrādes nav, mums viņš ir jānopērk. Nu ko, ejam uz veikalu, skatāmies veikalā. Tur līmeņrāži maksās sākot no 2 eiro, beidzot ar 200 eiro. Nu, tāds iespējas, ka tie pa 2 eiro ir kaut kādi pilnīgs grābaišs, pa 200 eiro, nu tik būs. Bet, ziniet, atklāšu jums nelielu noslēpumu. Arī par 2 eiro var nopirkt labu līmeņrādi. Ir tikai jāpārbauda, vai viņš rāda pareizi. Kā to izdarīt? Vai burbuļa ampula, vai viņa turās stabili, pakustinam viņu, pārbaudam. To pašu pārbaudam arī ar to burbuļa ampulu, kas rāda vertikālo līmeni. Arī šeit pārbaudam. Tas būtu pirmais. Otrais. Apskatāmies pašu korpusu. Paskatāmies viņu. Pārbaudam viņu tā kā dēli, tā kā koka dēli, kā pērkam. Paskatāmies, vai viņš nav šķības grejs, vai viņš ir puslīdz taisns, vai nav savērpies. Arī no šīs puses paskatāmies. Tad nākamais, ko darām. Noliekam līmeņrādi uz horizontālas virsmas. Noliekam. Mēs redzam, ka burbulītis ir precīzi starp iedaļām abām. Tagad mēs paceļam līmeņrādi un apgriežam otrādi. Un noliekam tieši tajā pašā vietā uz horizontālās virsmas. Mēs redzam, ka burbulītis ir atkal precīzi starp iedaļām. Gadījumā, ja burbulītis būtu pavirzies vai nu uz vienu pusi vai uz otru pusi, tas nozīmē, ka burbuļa ampula nav pareizi iestādīta. Tas nozīmē, ka vai nu tā ampula ir jāregulē, ja šeit ir kaut kāds skrūvītis, ar ko var regulēt. Ja skrūvīša nav, ja viņš ir ieštancēts, nu tad līmeņrāds ir metams. Un tieši šādi pat pārbaudam arī vertikālo pusi līmeņrādim. Pieliekam pie vertikālas virsmas. Nav svarīgi, vai viņi ir pilnīgi vertikāli vai nē. Nu, šajā gadījumā viņi ir praktiski pilnīgi vertikāli. Apgriežam otrādi. Un līmeņrādes uzrāda praktiski tieši to pašu, burbulītis nav ne par cik pavirzījies. Tātad šajā vietā arī līmeņrādes rāda pareizi. Nu ko, šo konkrēto eksemplāru esam pārbaudījuši. Viņš, protams, ar savu saimnieku ir pārdzīvojis nevienu objektu. Bet, nu, ceru, ka jums šī pamācība noderēs.